Sveiki un sveiks un paldies, ka šodien šeit iegriezies. Izbaudi šo ierakstu, un ja tu vēlies un esi gatavs dziļākam ceļojumam sevī, vēlies apgūt tādas tēmas kā pateicību, meditēt katru dienu un paskatīties, kā tu pārvaldi savas emocijas, kāda ir tava veselība, kā tu par to domā. Varbūt, ka tev ir tādi jautājumi, kā neskaust un kā citus uztvert kā labākos draugus, nevis kā sāncenšus. Varbūt tev ir grūti pieņemt un paļauties, un tu vēlies piedot, tad jaunais kurs iekšējais miers 30 dienās būs tieši tev. Tur mēs apskatīsim tādas tēmas, kā pavadīt laiku ar sevi, kā stiprināt savu iekšējo spēku. Visas iepriekš minētās, pastīsimies tās prāta robežas labākos scenārijus, ja? Par tavām izvēlēm. Kā mēs no otra, kā jau es teicu, nevis skausti, bet kā mēs viņus varam paņemt par komandas biedriem, mācīties no viņiem. Kā pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību par visu, ko mēs darām. Un kā vienkārši priecāties un svinēt dzīvi un baudīt, nevis tikai strādāt un domāt, ka viss ir jānopelna šausmīgi grūtā ceļā. Šīs un vairāk 30 dienās, 30 uzdevumi, tātad video un meditācija tieši tev aizņems ikdienām 30 minūtēm. Tu vari pildīt arī ne katru dienu, var šo kursu droši ilgākā laikā. Viņam ir 1 mēneša maksa, kur tu maksā katru mēnesi, piedalies, cik ilgi vēlies, atsakies tad, kad tev jau vairs tu jūti, kad nevajag, un droši es tajā iekšā, un arī būs Facebook grupa, kur tu varēsi sazināties ar cilvēkiem, kur arī šajā kursā atrast savu atskaites draudziņu un vienkārši varbūt komunicēt par tām lietām, kas tev šobrīd ir tūs, kurus tu mācies un kurus tu caur sevi laidi. Tā kā droši dodies iekšā, noklausies šo ierakstu, pievienojies kursam, es tev ļoti tur gaidīšu, būs arī dažādi bonus un pārsteigumi, un paldies par jūsu lielo atbalstu, atsauksmēm un par to, ka jūs tik aktīvi meditējat un esat kopā, lai fantastiska diena izbaudi. Mans ķermenis ir mans mājas. Tas ir mans templis, tā ir mana vieta. Man šai dzīvē ir dots tieši šis ķermenis, tieši šis unikālais, īpašais, ideālais ķermenis. Tas piedzima veselīgs, pilnīgs, perfekts, ideāls. Tāds, kāds tas nāca šajā pasaulē. Un es pieņemu to. Šodien es salieku rokas uz sirsnīs un pieņemu savu ķermeni tieši tāds, kāds tas ir šobrīd. Un es apsolu tam ar katru dienu, arvien vairāk atgriezties veselībā tajā. Gan fiziskā veselībā, gan garīgā veselībā. Es apsolu savam ķermenim atgriezties harmonijā. Es pasakos: paldies, ķermeni, ka tieši caur tevi es varu piedzīvot šo pasauli. Es varu sajust, es varu sataustīt, es varu ieelpot, es varu sasmaržot, es varu izgaršot, es varu sadzirdēt, es varu redzēt, es varu sajust sevi, apkārtējos, dabu, dažādas laikapstākļus. Man ir dot šī iespēja, paldies par to. Un šodien es gribu tev izstāstīt. Es gribu pateikt labus vārdus par sevi. Es esmu skaista. Es esmu skaista, kā no dabas radīta, es esmu skaista. Daba, kosmos augstākais, kas man radīja. Viņš rada skaistas lietas. Skaistas būtnes. Tieši tāpēc arī es esmu ļoti skaista. Un es jūtos sevī skaista. Es pavaros spoguli un redzu skaistu sevi. Mans ķermenis ir vesels, tas ir veselīgs, tas ir stiprs. Tas ir pilns ar dzīvības enerģiju. Es savā ķermenī jūtos kā mājās. Es esmu mājās. Tieši šeit, savā ķermenī, tieši šobrīd. Man patīk manas kājas, krūtis, pleci, elkoņi, pirksti. Nosauc šobrīd tās lietas savā ķermenī, kas tev ļoti patīk. Saki, man patīk mans potītis. Man patīk
mans locītavs, man patīk mans deguns. Un tālāk sāki tos pašus vārdus un pieskaries sev, savām ķermeņa daļām. Man patīk mani mati, es esmu pateicīga par saviem matiem un es varu noglaudīt tos. Man patīk manas rokas, es tās samīļoju. Patīk man ceļgali, es tiem pieskaros. Es tev dodu minūti, šādi mazliet samīļot savu ķermeni. Tur jāatstīņas ciet. Un instinktīvi pieskaries un sāki labos vārdus. Turpini to darīt, mazliet smaidu uz sejas. Tu sajūti sevi, pasakies un novērtē. Un atgādini sev, ka tu sev mīli. Ar katru dienu es atgriežos veselībā arvien vairāk un vairāk. Es atgriežos harmonijā, līdzsvarā. Mani hormoni ir līdzsvarā. Līdz ar to katra mēneša diena ir brīnišķīgs piedzīvojums. Es sevi iepazīstu, izzinu, es zinu savus enerģijas līmeņus un izmantoju tos tā, lai būtu harmonijā ar sevi. Es cienu savu ķermeni, es eju pastaigās, es izstaipos regulāri, es nododos dabas valdzinājumam, svaigam gaisam, es izbaudu jebkurus laika apstākļus ar savu ķermeni. Mans ķermenis lieliski pārstrādā jebkuru ēdienu, un ar ēdienu es atbalstu ķermeņa veselību ar savu izvēli, to, ko es ēdu, ko es ielieku sevī, es atbalstu sevi un savu ķermeni. Es ieklausos tajā, ko ķermenis vēlās. Es zinu, ka tas ir gudrs, intuitīvs, un es paklausu tam. Es ļaujos un es sagādāju tam baudu ar pieskārieniem, ar orgasmu. Es ļaujos tai baudai. Es pilnībā tai nododos, izbaudu. Un jūtos fantastiski par to. Es izvēlos tā, lai es ilgtermiņā justos labi. Lai ilgtermiņā es būtu vesela, skaista, mirdzoša, stipra. Kad es paskatos spogulī, es redzu tur skaisto, spēcīgo, varošo, mirdzošo, starojošo sevi. Man patīk, kā es izskatos savās drēbēs, es jūtos tajās labi. Katru reizi, kad es velku, es atkārtoju sev, cik forši, ka man šis apģērbs sniedz atbalstam, lai es varētu izrādīt savu skaisto būtību. Lai mans ķermenis tajā justos labi un izskatītos brīnišķīgi, lai es izceltu to, kas man vislabāk patīk sevī. Es jūtos viegli. Man ir mans ideālais svars, un tajā es jūtos kā zivs ūdenī. Varbūt es pat nezinu, cik tas ir, bet es zinu, tas ir tad, kad es jūtos fantastiski. Un tad iedomājies, kā tu paskaties spogulī uz sevi. Kas ir tas? Ko tu tur redzi? Un šobrīd ieraugi tur starojošu sevi, acis mirdz, veselīgu, mirdzošu āda, enerģijas pilnu un harmoniski tajā pašā laikā un arī mierpilnu. Tāda, kura bauda sevi, dzīvi, kura saprot sevi, kura izzina sevi. Pasaki viņai, es cienu tevi, es baudu tevi, es mīlu tevi. Man ir tāds prieks, ka tu patstāvīgi radi fantastiskas iespējas, lai izbaudītu sevi, šo pasauli, savu dzīvi šeit,
un ar savu klātbūtni un rīcību padara arī citu dzīves skaistāks, jo tavu harmoniju tā pielīp citiem. Viņi redz tevi, un viņi grib zināt, kā tu dzīvo tā. Tu esi viņam. Paliec mirkli ar sevi klusumā, mierā, samīļo, ja virst asaras, ļaujies tām un atkārto šo meditāciju regulāri, lai šis kļūst par tavu iekšējo dialogu, par tavu labāko sarunu ar sevi.